Čau! Es tev parādīšu, kā uzpīt Jāņu vainagu. Pirms pīšanas sagatavo nepieciešamos piedarumus – šķēres, striķi vai diegu un Jāņu zāles. Ja izmanto diegu, šo soli izlaid. Ja izmanto striķi, nomēri nepieciešamo garumu, kas ir 3 roku platumi, un nogriez to. Paņem puķu pušķi un novieto to uz plakanas virsmas, atsien striķīti un svarīgi saīsināt ziedu kātus, lai vainags nebūtu pārāk biezs. Ar šķērēm nogriez visas puķes apmēram sprīža attālumā no ziediem, kā parādīts video. Tad varam sākt pīt. Lai iesāktu vainagu, paņem pāris puķītes mazā pušķītī un apsien to ar nogriezto striķi. Atstāj striķa galu un nepazaudē to. Tas būs nepieciešams, lai nobeigtu vainagu. Kad ir sasiets pušķītis, pievieno nākamo puķi, novietojot tās galviņu zemāk un aptin ar striķa garo galu. Turpini virzību uz leju, apmetot ik pēc pāris pievienotiem ziediem. Ja vainagu veidos tik biezu kā šajā video, tad pietiks ar nopirktajām puķēm. Ja tas būs daudz biezāks, puķu var nepietikt. Atceries, pievelc striķi cieši, lai vainags neizjūg. Ja kāds zieds ir lielāks, tu vari to sadalīt mazākos ziediņos. Ja kādam ziedam ir daudz biezas lapas, noplēs tās, lai vainaga pamats neveidotos pārāk biezs. Pin tik ilgi, līdz vainagu var aplikt ap savu galvu. Lai nobeigtu, apgriez garākos kātus un atrodi vainaga sākuma punktu. Pievij galus pie sākuma tajās pašās vietās, kur sākumā aptini striķi, maigi atdalot ziedus un palaižot cauri striķi. Atceries, sākumā vainagam uz galvas jāturās samērā cieši, jo ar laiku ziedi savītīs un tas izstiepsies. Beigās sasien abus galus kopā un nogriez lieko striķi. Un tavs vainags ir gatavs. Lai lustīga līgošana!